Daži interesanti fakti. Es esmu purvā. Ja nemaldos, tas ir augstais purvs. Ar G, nevis ar K. Un kāpēc šie te biotopi ir jāaizsargā ne tikai no bioloģiskās daudzveidības viedokļa, bet arī no bioloģiskās daudzveidības viedokļa attiecībā uz augiem un veģetāciju. Tāpēc, ka es te stāvu vietā, kur sen atpakaļ, acīm redzot, tika vests mežs. Tas bija, nezinu, 20, 30 gadus atpakaļ, varbūt vairāk. Šeit praktiski neviens nebrauc, jo ir šausmīgi mitrs. Ja nu vienīgi ar kvadriciklu reizi 3 gados. Bet, kā jūs redzat, cilvēka transporta līdzekļu atstātās sliedes ir vēl redzams šobaldien pēc vairākām 10 gadiem. Un tādēļ ir jābūt uzmanīgiem un jāmīl tās mūsu dabas vērtības. Un tādēļ arī man kādreiz ir teikuši, kāpēc tu te staigā, kāpēc tu nebrauc, piemēram, iekšā ar kvadriciklu vai tam līdzīgi. Tāpēc, ka es negribu sabojāt šo te puru, šo te biotopu un atstāt savas redzamās pēdas. Tā kā domājiet par to, ko jūs darat ikdienā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību. Un ja tu gribi uzzināt vairāk par medībām, kas ir medības, ko dara mednieki un kāpēc tas ir svarīgi, lasi un abonē žurnālu Medības. Tiekamies mežā, šām garām.